16. martā visas dienas garumā Lielbritānijas latviešu kori pulcējās Daugavas Vanagu lauka īpašumā Straumēni, lai izmēģinātu dziesmu repertuāru 25. vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem. Kopmēģinājumā kopīgi iedziedājās un balss sildīja Straumēnu jauktais koris, Mansfīldas kamerkoris Novadi un Londonas latviešu koris. Koru kopmēģinājumu vadīja diriģentes no Latvijas Aira Birziņa un Agita Ikauniece. Šodienas mēģinājums Straumēnos bija ļoti nozīmīgs un jauks notikums ceļā uz dziesmu svētkiem, jo tādējādi sajūtot jau tuvojamies šo dziesmu svētku trīsu, šo īpašo noskaņu, kad veidojās tāda patiešām gara vienotība un tā latviskā sajūta bija noteikti tā nozīmīgākā daļa, bet pilnīgi neatņemama būtiska ir mēģinājuma procesa norise, jo mēs daudzas jaunākas dziesmas šodien iepazinām, izskatījām un dziedātājiem varbūt būs vieglāk un arī emocionāli drošāk piedalīties šo dziesmu skanējumā un dziedājumā Rīgā. Svētki nav vairs aiz kalniem un laiks palicis pavisam maz, bet kopumā es varu teikt, ka mēģinājums šodien bija ļoti izdevies un ļoti kvalitatīvs. Jā, dalībnieki tiešām ir nākuši klāt. Anglijā, protams, ka ir šie 3 kori, kas te darbojās jau kādus gadus, visi 3, bet, kā es pēc šodienas sarunas sapratu, tad Nomadi pirmoreiz gatavojas dziesmu svētkiem un būs Rīgā savu 4 gadu pastāvēšanas vēsturē pirmoreiz dziesmu svētkos. Tāpat arī ir citās Rietuma Eiropas valstīs nodibinājušies latviešu kori, kur ir varbūt jaunā emigrācija pēdējos gados izbraukuši cilvēki. Un par to ir ļoti liels prieks, ka tiešām šie kori ir nopietni gatavojušies un dzied labi. Godīgi sakot, man nav tā sajūta, ka ir atšķirība, un šodien mēs te arī laikam ar dažiem runājām, ka mēs satiekamies, it kā mēs būtu ļoti labi pazīstami un savējie, kas varbūt arī dod uzticēšanos un raisa tādu ļoti pozitīvu un veiksmīgu mēģinājumu procesu. Jā, viennozīmīgi tas ir gandarījums, jo es domāju, ka šeit ir mazliet atšķirīga motivācija, kādēļ cilvēki satiekās koros vai citos pulciņos, kur latvieši pulcējās. Un Latvijā varbūt tas ir tāda, kā ikdienišķāka dzīve cilvēkiem, kas aiziet uz savas pilsētas kultūras namu vai kādu muzikas skolu un satiekās. Šeit varbūt tam ir vēl klāt daži citi aspekti, ka līdzās angļu videi, citur varbūt kādai citai, beļģu vai nīderlandiešu videi. Šī ir arī iespēja satikties un kopīgi just tādu vienotu piederību. Es novēlētu vēl atrast laiku, labi pastrādāt ar dziesmām, gaidīt dziesmu svētkus un gatavoties tai noskaņai, atvērtībai, lai pēc iespējas vairāk svētku laikā paņemtu, gūtu no tā, kas būs piedāvāts svētku programmās.